Tu pats arī programmē, pats arī lodē. Jā, es to daru. Tu to dari, tāpēc, ka tev tas patīk, vai tu uzskati, ka tu vari izdarīt to labāk, teiksim? Nē. Es galīgi neuzskatu, ka es to varētu izdarīt labāk. Bet citreiz ir vieglāk, un es zinu, mūsu uzņēmumā arī ir līdzīga tipa cilvēki, kuriem vieglāk ir uztaisīt to prototipu pašiem, parādīt, kā tas strādā, un tad pieslēgt komandu, kas to turpina attīstīt, un tad pieslēgt domātājus, kas redz to ideju, ko tu gribēji, un kā tas strādā, un tad pieslēgt kompetences personas, kas var tur tālāk izvirdīt tirgu, kas var to attīstīt, kas var to ražot, un tā tālāk. Bet sākumā, jā, pilnīgi noteikti man pašam patīk gan šī te programmēšana, gan lodēšana, ko kombinējot savā starpā, es varu radīt savus pirmos prototipus, kas, manuprāt, bija arī ar istabai gadžetiem, kas regulē šos te, kas veic šo automātiku konstantas temperatūras uzturēšanai tavā mājā. Tas sākotnēji tika radīts tikai un vienīgi priekš mana dzīvokļa, jo man gribējās kaut kā automatizēt tos procesus, ka tu ej gulēt, tev vajag tādu vēsāku to gaisu, un kad tu celies no rīta, jau patīkam, ka tas jau ir uzsils. Un ko tad darīt? Skaidīt tos radiatorus, kādam lūgt, lai dara? Nē. Tāpēc mums ir tehnoloģijas, kas varētu to izdarīt, un tā radās tā ideja par istabai. Un līdzīgi arī ar pārējiem, līdzīgi arī ar draugiem, jo tu atceries, mēs sākotnēji to taisījām kā priekš sevis, ka priekš mazas komunas, protams, mums visu laiku stāv pakausī, ka mēs gan jau kādu no šīm lietām izšaus un gan jau mēs kādreiz kaut ko ar to nopelnīsim. Bet mēs nebeidzam, mums patīk spēlēties ar šiem internetu projektiem, mums patīk spēlēties savām idejām, ražojot šos te prototipus un skatoties, kā tas dzīvē izskatās. Un nebūt, mēs nejūtamies kā tādi zaudētāji, ja mēs paši secinām vai ja prezentējot šo savu prototipu, kāds cits respektabls, ievērojams cilvēks mums pasaka, ka tas neies, jo. Mēs no tā varam atteikties un sākt radīt kaut ko citu bez personiskā aizvainojuma.